Meitenēm Igors Pavlovs atgādina noteikums, lūk, redzam uz muguras Latvijas MMA federācijas logotipu, un šos te es arī atšifrēju, kas tur īsti domāts ar šiem burtiem, burtu salikumu. Nu, un Igors Pavlovs tagad sarunājas ar visiem santiesnišiem, saka, esam gatavi. 3 rauni pa 2 minūtēm, amatieru MMA. Redzam, amatieru MMA obligāti ir jālieto, ir šī aizsarga, kāju aizsargi. Nu, Latvijā un Igaunijā tāpatās arī 3. Baltijas valstī Lietuvā nav daudz daļā dzimuma pārstāvis, kas startē šajās cīņas paveidos, taču tāpēc viņas viens otru ļoti labi pazīst un visu laiku tiekās gan Baltijas čempionātā, citu arī, ja nemaldos, Anna Vītola ir Baltijas čempionāta medaļniece, un, manuprāt, arī Samanta Doči ir tikus pie medaļas šajās meistras sacīkstēs. Pievēršam uzmanībā ne Vītolai, sarkanajā formas starpā viņa maina stājas, šobrīd viņa strādā no labroču stājas, bet tik pa laikam arī maina uz skreļu stāju, laba aizsardzība Annai Vītolai pret lūkikiem. Samanta Doči šobrīd cenšas noregulēt savu distanci, pagaidām vēl nevar uzņemties iniciatīvu, bet viņi mēģina saregulēt sev ceļu uzbrukumam, un tikmēr šos te augstu paceltās kājas sitiens izmanto Anna Vītola un nogāž Vītola Samantu Doči zemē. Samanta smuki tiek kājās, ļoti laba tehnika no Samantas Doči. Nu, Bauskā ir ļoti labi attīstīts MMA, tur ir 2 klubi, spēcīgi klubi, kurā startē arī dāmas, kur trenējās dāmas. Tur Kozlova tur bija, tur meitenes, es tikko aizmirsu uzvārdu, bet tur meitenes ir ļoti jaudīgas meitenes, un es ļoti ceru viņas visas redzēt. Nu, mums tāda lielākā zvaigzne Latvijas MMA starp dāmām bija noteikti Valērija Sočenko, kur jau ilgu laiku nav redzēta cīņa būrī, un viņa, cik saprotu, arī neatgriezīsies, viņa izveidojusi ģimenes dzīvi, un principā šobrīd pievērsusies visam, kas ir ar ģimeni saistītam, un ar sportā atgriezties neplāno savulaik arī Valērijas Sočenko startēja Ķīnas augstākajā līga Kunlun Fight. Vienīgā latvieta, kur MMA Latvijas sportists vai sportists, neviena citi nav startējuši Kunlun Fightā pēc MMA noteikumiem kickboksā gan. Mums ir bijis Konstantins Glukovs, Latviju pārstāvošie sportisti, tad ir bijis Valērijas Božis, Jānis Ziediņš un arī Ārturs Gorlovs. Samanta Doči tur bija Mārtiņš Augstikāns, tur bija, un redzam arī igauņu meitenes treneri Jurijs Gribovskis, kluba Tokon arī vadītājs. Samanta Doči uzklausa gan Mārtiņu Augstikānu, gan arī Kaspars Simjonovs. Kaspars Simjonovs, jā, viņš ir kluba Berserk treneris, bet viņš ir, kā saka, viņš pats, esmu atvērts priekš jebkuru sportistu, kurš grib trenēties, kurš grib pilnveidoties, kurš grib atbraukt uz mūsu zāli, jo runā, ka Berserk zāle ir viena no modernākajām, ja ne modernākā cīņas sporta zāle Latvijā, bet Gaumes lieta, bet viņam tiešām ir ļoti spēcīga zāle. Uz šo zāli izmanto arī visi Latvijas elites cikstoņi, lielākā daļa, kā Arturs Kabarnieks, kā Rihards Bits, kā Oļiks Emiļānovs, kā Kristaps Zutis, kā Kristaps Zīle, kā Aleksandrs Čižovs, kā Hasans Mežijovs, un tas saraksts ir ļoti garš. Tas pats Madas Berkols Flamīnas, Matīs Zaharovs, Kristaps Jevdokīmovs. Kā jau teicu, saraksts ir tiešām iespaidīgs. Un atkal Igaunietē ir satvērusi Latvijas sportisti, mūsu sportisti ir spiest šobrīd mēģināt atspiest pretinieci, bet šeit var ļoti kļūdīties. Atspiežot, te ir jābūt gataviem, te ir jāsagrupējās tā, lai pretinieci tev nevarētu nogāzt zemē. Un tagad sagriezās, aiztiksē. Abā kļūdās mūsu meitene nedaudz sagriežot gurniņus un nepaspēja iegriezt korpusu, un Igauniete ir augšējā pozīcijā, bet, redzam, Latviete ir nobloķējusi vienu no igauņu sportistas kājām,
mēģināja apgāzt igaunieti, taču Anna ir ļoti, gribētu teikt, stabila šajā pozīcijā. Mēģina visādi, un te apiet saucamo gādu un aiziet Samantai Dočie aiz muguras. Kļūdījās igaunieti, metot kūleni. Viņi nepaspēja aizķert vismaz vienu kāju aiz pretnieces kājas, un Samantai Dočie parādījās iespēja. Samanta mēģina pasadināt zem pretinieces savu gurnu, mēs pāri, bet kļūdās. Nepārāk stabili, bet atskan gongs. Samanta Dočie nedaudz gribētu teikt, asumiņš viņai trūkst, zinot Samantu, viņa ir tiešām tāda pipariņš. Viņam, esam redzējis viņas cīņas, viņa tiešām ir tāda, kur iet kā tanks uz priekšu, taču iespējams, ka ir spiediens kaut kāds no skatītājiem, varbūt no treneriem, varbūt ir tas stresiņš, ir Lukas par Simjonos pilnā ekrānā. Ar meitenēm vienmēr ir, kā saka, grūti saprast, kas tad viņām ir galvā. Meitenes ir, gribētu teikt, ka viņas ir emocionālāks un kaut kādā ziņā arī agresīvāks nekā puiši, un viņas ir neparedzamāks. Samanta Dočie ir, gribētu teikt, no savu viedokļu, ka ir mūsu uzlicošā zvaigzne, mūsu cerība sieviešu MMA. Sievietēm konkurence arī pasaulē ir mazāka, un tikt elitē ir krietni vieglāk. Un Samanta Dočie ir viena no tām meitenēm, kurām ir potenciāls pieklauvēt pie šīm elites līga durvīm. Taču vēl, kā Kaspars Simjonos saka, un arī Mārtiņš Augstikalns, vēl meitene ir jāpastartē amatieros, jāuzkrāj pieredzi, un tad jau vērtēs, kādu, ko darīt, vai iet uz profesionāļiem, kad iet uz profesionāļiem. Noteikti, ka iet, jo es Samantai arī esmu runājis, Samantai ļoti patīk tas, ko viņa dara. Viņa saka, mamma pārdzīvoja par to, bet tagad jau ir pieņēmis meitas aizraušanos, meitas hobiju, kurš jau ir pāraudzis jau tādā, gribētu teikt, jau profesionālā līmenī. Šobrīd atkal ir Samanta Dočie piespiesta pie žoga būra. Būra žoga. Tā būtu laikam šos vārdus jāpamaina vietām. Atgādinu, ka šī cīņa ir Samantai kaut kas ir jādomā. Viņa jāpaspiež. Meitene ļoti spēcīga. Taču galvenot redzams, ka negrib justies šajā būrī, ka viesis viņa grib būt kā saimniece, un kaut kādā ziņā Samanta arī ļauj Annai Vito, lai darīt to, ko viņa dara, un šobrīd pilnībā uzsaidusies virsū Samantai ir Anna Vito, šī tā monta pozīcija, un, kā zinām, šī ir amatieru noteikumu, šeit Igors Pavlovs automātiski iesaistās. Gaidām tiesnešu lēmumu, jo redzējām... Jā, šeit apstādināja ātrāk, bet, teorētiski izskatījās, ka varēja vēl paļaut, atļaut, kā saka, pasist, bet te pašā laikā, kā jau es minēju, šeit ir amatieru noteikumu, un ar ko tad atšķirās galvenokārt, ja redz, ka sportists vai sportiste neaizsargājas vai nespēja atbildēt, tad ātrāk apstādina. Ja profos tur vēl atļautu vēl kā laiku padauzīt pretinieku, bet amatieros tas viss notiek nedaudz savādāk, daudz saudzīgākā režīmā. Atkārtojumā arī varam redzēt labākās epizodes. Samanta centās, bet Samantai viss bija kārtībā, taču tās deksmītes pietrūka. Samanta tiešām ir ļoti talantīga meitene, bet pieredzīti ir jākrāj, un redzam, nedaudz nokāruši galvas viņas treneri, gan Mārtiņš Augstikalns, kurš bija ekrāna kreisajā pusē, gan arī Kaspars Simjonos. Un Igors Pavlovs aicina abas meitenes cīņas būra centrā, lai paziņotu uzvarētāju, ko atskaņos tūdaļ arī Juris Millers. Cīņas apstādināšanu uzvaru iegūs from Estonia, Anna Vito!